tikai mēs sākam lekšanu. Varbūt jūs varat mazliet par sevi pastāstīt, kas jūs esat, no kura gada jūs dzimta, un tā no kura vietā Latvijas, no kuras vietas? Jā, kur jūs esat dzimis? Pastāstiet, jā. Es esmu, kas jūs esat? Dzimis esmu 26. gadā Saukrastos. Un 40. gadā sāk iet skola Rīgā, amatnieku skolā, bija tāda amatnieku skola un tehnikums. Tā bija tāda mācības iestāde, kur mācības notika vakaros. Pa dienu es tur tajā laikā arī strādāju satiksmes direkcijā. Toreiz ir satiksmes un transporta trests skaitījās, traumvainīgos respektīvi. Vienā brīdī toreizajā nama pārvalde ne, bet darba pārvalde norīkoja mani darbā vienā vācu karaspēku vienībā sakarā ar viņa telefonu. Es skaitījos tā kā, elektriķis, un man norīkoja darbā tur vienā telefonu būvē. Vilkam kābeli no Rīgas uz Jūrmalu. Tas, protams, bija kara vajadzībām, armijas vajadzībām. Strādāju tur kādu laicīgi, kamēr vēlāk tika noorganizētas apmācības par īstiem telefonistiem, un tā arī no šīs darbvietas, respektīvi, kara vienības ārā vairs tā netika. Tā tika pierakstīts tur pa zaldātu un nokrustīt par Hilfsvilligeru, un, respektīvi, izpalīgiem, un tā sākās manas, kā teikt, karlaika gaitas ar to. Vai jūs varat paskaidrot? Es zinu, kas tas ir, saprotu, no Hilfsvilliger, kas tas ir, kas tas bija, tad, kad paskaidrot, kad... Tie bija tie izpalīgi. Viņi bija Vācu armija, organizēti izpalīgas, viņi bija galvenokārt pie zenīta artilēristiem, un mēs pie sakarniekiem bijām. Tie bija tādi, tas ir izpalīgi, tā viņas Latvijas tur sauc, izpalīgi. Viņi saka, Hilfsvilliger, it kā brīvprātīgi, gribētāji, palīdzēt gribētāji, Hilfen un Villiger. Un tā, es nokrustīju, un tā mēs tajā sakaru vienībā bijām iedalīti un, kā tur varētu teikt, kalpojam Vācu armijā. Kas tas jums bija, kā jūs domājat par to tad, jums tas bija, jūs bijat apmierināts, jūs bija par to, kad jūs esat tagad Hilfsvilliger, kā jūs par to? Ko tur teikt? Tajā laikā jau aktīvi iesauc leģionā, un, kur tika nosaukt tika izdalīt, tiešām uz frontes tika sūtīt, pat cik mēs tur tai sakarvienībā bijām, tad mēs te, piekam Rīgā vēl tepat tas uzturējās tā kā, kā tu vari teikt, varētu būt pat apmierināt, kad vismaz pie mājas ir. Vēlāk, kad tur izvērtās tā, kad jau Vācu armija aktīvi atkāpās, tad mēs arī tur jaucam tās līnijas nost, un tas viss notika tipat par Igauniju, tur Latviju, līdz, kamēr jau fronte atvirzījās līdz Rīgai jau, tad mēs atkāpamies vēl uz Liepāju un uz Austrumprūsiju, un tad vēlāk izbeidzās šī telefoniste
darbu, tad, rakam grāvus, tanka aizprost grāvus, rakam, teiksim, un vēlāk nojūk visur tā, tad paliek, kā teikt, brīvprātīgi, brīvsolīgi. Katrs, kā tur mācīja, tā arī katrs tad tur dzīvoja. Nu, tad, kad fronts bija pavisai, bija jau Latvijā, jau gadam jau, tad es personīgi uzkāpu uz tādu kuģi, kurš brauc, it kā vajadzēja braukt uz Dāniju. Tur iznāk tā, kad šīs maršruts nojuka un apstājās Bornholmas salā. Un kā jūs tam piebraucat uz Bornholmu? Kurās vietās? Kāpēc jūs stāstījāt? No Prūsijā, no Hels pussalas. Un bija Hels, nezinu, kā viņi tur saucās tagad. Bija Hels pussala un Hels pilsētiņa, tad osta. Tās vietas, kā pēdējais kuģītis, ka šis tagad brauks. Tad mēs tur kopā vēl viens zēns. Mēs uz viņu, kā teikt, uzšmugulējāmies uz viņu virsū un tā mēs aizbraucam un skāpam tā pa ceļam tik mainīts braukšanas virziens. Pienākus pavēle bija kuģim, kad nebraukt vairs tur, kur bija nodomāts uz to Kopenhāgenu, bet jāiebrauc ir tuvākā Vācu ostā. Viņš iebrauc Bornholmā, tā atradās vēl Vācu vadā, Bornholma Hels, tas ir Rennes ostā. Tad mēs tur nokāpam un tur kāds laiciņš, pāris dienas tur tāpat uzturējamies un tad pievienojos vienai 19. divīzijas artilērijas tādai grupai, kur bija ar ups kuģīti Potrimp bija aizbraukuši uz turienu un mēs arī pievienojamies šai vienībai un pēc vienā, kad bija Krievu uzlidojums, bija šai pilsētiņai ar stipri sabombardēju ostu, tad tur šī artilērijas vienība nolēma pārbraukt uz Kopenhāgenu. Tur gan šis brauciens neiznāca tā, tāpēc, ka tur nevarēja sakārtot tik daudz kurināmo, tik daudz degvielas, lai varētu aizbraukt ar to Potrim. Tas bija 7. maija naktī, izbrauc no tās Rennes pilsētiņas uz pāri uz Izsatu, uz Zviedrijā. Tur tad izkāpam krastā. Un kāpēc uz Zviedriju? Kāpēc? Es bišķiņ pārlikšu. Mazliet pauzīte. Tā mēs varam turpināt. Ja.
Jā, vēl jautājums, kāpēc uz Zviedriju tāda kaut ko? Tātad viss šī artilērijas vienība, tāda grupa ar potrim kuģīt, nu, vakarā izbrauc un iebrauc Zviedrijas ostā, izstatē. Cik nebija iespējams tur aizbraukt kaut kur tālāk, tad tehniski iemeslu dēļ tā izbrauc Zviedrijā. Tur mēs izkāpam krastā un, kā saka, internējās visi vienība. Šī visi vienība tur, vienības komandieris toreiz bija tās kapteinis Kessels. Tas tur nodeklarēja, acīm redzot to, tur tā pēc tam runāja, ka tas nodeklarēja, ka šī viss ir vienība, un viss kā vienība arī tika uzņemta. No sākuma pavisai brīvi, tur bez kaut kādām apsardzēm, bez ko tur. Tāpat kāds pāris dienas tur tā dzīvojamies. Un kā bija tā, Noskaņojums. Noskaņojums? Noskaņojums bija labs toreiz, kad lieliski, priekš mums ir kā karš bija beidzies jau tur. Vispār jau arī karš vispār beidzās. Mēs iebraucam tātad 8. maija rītā. 8. maija rītā iebraucam tur Zviedrijā, un, kā zinām, 8. maijā jau arī beidzās karš, bet to vēl nezinājām. Mēs vēl nezinājām, un mēs uzskatījām, kad mēs tur tagad priekš mums ir karš beidzies, un visi brīnišķīgi. Tur tās Zviedru sabiedrība vēl, kas bija, viņi bija ļoti laipni, un patīkam tikšanās tur bija tiem cilvēkiem, kas tur apkārtnē bija, un viss bija labākā kārtībā. Vēl tur pēc kādām dienām tad ar vilcienu pārbraucam uz Renneslet, Eksjē. Ar vēl bija viss kārtībā tur. Un kā Zviedrija, kā viņi teica, pagaidām tāds vilciens tāds. Tas diezgan bieži ies. Jā, tas tāds vibrācijas. Normāli. Varbūt jūs varat atcerēties kādu momentu, kad jūs ar tiem zviedriem, ko jūs runājat par ko, konkrēti moments? Man personīgi nebija tajā laikā nekā tāds tieši saskars, bet visā visumā Zviedri bija ļoti laipni un saprotoši, un viss kaut kā jau normāli. Es domāju, kad kaut kādas pazīmes, it kā kaut kāds tur naids vai kaut kas tam līdzīgs absolūti nebija nekur manāms. Visu laiku vēl, kamēr mēs jau pārbraucam arī uz to Rennesletu un tur ievietojumās tādas barakās tur, un viss bija ļoti labi tur. Dzīvojam, un kurš, kas gribēja, tie varēja piedalīties darbos, tur netālu viens sporta laukums tika būvēts, tur citi ceļi darbos piedalījāmies, un visi tie cilvēki, kas bija tur, gan privāti bija, armijas, tur bija Zviedru sevišķi to ceļu, ko tur būvēja, tā bija Zviedru armija būvēja, tur bija karavīri tie bija, kas tur bija. Viss bija, kā normāli cilvēks saskar, bet tāda sabiedrība jau visu līdz tam laikam, kamēr, es nezinu, kas tas bija pa laiku vienā brīdī. Tas jau labs laiciņš bija, kamēr mēs tur strādājam tur tajos darbos. Kad vienā brīdī 2 dienu laikā paņēma žogu, aplika apkārt ap to baraku, kur mēs dzīvojam, un parādījās policija, un parādījās ar suņiem, un uzsākās apsardzes. Līdz tam jau nebija nekāda apsardzes, nekas nebija.
o sārgi, kāda tā kā